Ja runā par žurnālistiem, tad es tiktu kā jau runāju, ka principā mums kā tādu žurnālistu nav. Ir parādījušies tikai žurnāļugas. Es tā viņus varētu nosaukt. Ja? Maitas putni, kas ir gatavi pārkāpt visiem ētikas noteikumiem, es nezinu, pāri kāpt galvām, lai tikai uztaisītu kaut kādu haipu. Un ja runā par šo notikumu, tad es nezinot to tiešām, kas notika Bāriņu tiesā, ja, un tam līdzīgi, bet es vienīgais varu pateikt savu subjektīvo viedokli par to, ka man liekas, ka te būtu darbs, lai revidētu tieši šīs bērnu slimnīcas ārstu darbību, jo nav jau nekāds noslēpums no sociāliem tīkliem, un es arī ļoti tam sekoju līdzi, kā brauca virsū bērnu tēvam, kurš bija tur, kā neļāva bērnu mammai vispār tikties ar bērniem, kā viņai uzstādīja nepareizu diagnozi par to, ka viņai it kā ir difterija un viņa nedrīkst būt bērnu slimnīcā, un nosūtīja uz Linezaru, kur principā viņa nosēdēja sestdien, svētdien un pirmdien. Linezara doktori teica, ne, jums nekas nav, jūs esat brīvi. Un tad arī ar grūtībām un arī uzraudzībā, apsargu uzraudzībā viņa tika pie saviem bērniem notvainot. Nu, tas ir kaut kāds, es nezinu, pie kādiem laikiem mēs vienkārši griežamies, kad es visu to, teiksim, dzirdēju, ja, nu, man vienkārši, godīgi sakot, nu, tādas nelabas domas galvā nāca par to, ka cik tālu mēs varam aiziet.